Čau! Čau! Mēs šodien vēl kaut ko darīsim. Un tas ir mūsu 5. man liekas. Mūsu kopīgais video, tas ir 2. Un pulkstens ir 8:30, un mēs ejam uz veikalu. Labi. Es esmu arī 10. gājusi, bet nu labi, Lindiņ. Un mēs arī vasarā ar skritulenēm un skūteri braucām uz Elvi tikai dēļ tā, lai nopaktu saldējumu un augus, lai uztaisītu smūtiju. Tu zināji tas, ka smūtijam nevajag saldējumu? Nu, saldējumu kokčiku. Tad varēja tā uzreiz teikt. Un tiksimies pie Sanijas, jo es pie viņas šodien palieku pa nakti, un būs pijama party. Nu mēs aizvirsām pirmajā video. Mani sauc Sanija. Mani sauc Linda. Un tā otra meitene, tā ar to Miku Maucu cepuri, vai kas tas tāds bija, tā bija mūsu kolēģe Elīna. Un trešajā video, es nezinu, kurā tas bija, tur bija vēl viena meitene, tā ir Everita. Viņa arī ir kolēģe mūsu. Jā. Mēs šodien, šoreiz mēs tikai divas, pastāstīsim jums par Olaini. Jā. Šī ir pilsēta Latvijā, kura atrodas netālu no Rīgas. Olaini ir Rīgas rajonā. Jā. Te ir apmēram cik cilvēki? Miljons? Nē, pat daudz. Kad ir 300 kaut kur, ne? Aha. Nu, kaut kur ap 100, 300. Vairāk, 500. Labi, 500, wow. Sasniegums. Bet tas tāpat ir man. Man ir bail samelot, tāpēc neticiesim. Aizvarīs. Labi, mēs šobrīd atrodamies pie veco ļaužu pansionāta, kurš ir kādā ielā? Zēļpērta iela 8. Ziemassvētku šis nams ir izrotāts. Tur ir ziedu veikaliņš un viss tā tālāk. Tur ir daudz māju. Tur vēl iet. Un tur viss tālāk iet. Vai ne? Jā. Pastāsti Linda kaut ko. Olaini ir maziņa, un es zinu visu viņa no galvas. Es arī, protams. Bet es dzīvoju Vācijā. Jā, un jābrauc tikai vienu reizi vienā gadā. Tas nav normāli. Viņa mana BFF. Tur atrodas Olānija. Tirsniecības centrs Olainijā, kur viens džempers maksā 25 eiro. Un tur ir RDA, spēļu veiklu un atbalsta līvu akvaparks. Nopietni, re, kur tur stāv.